Labdien! Mani sauc Reinis Kancāts, es mocos Orkavas pamatškolas 4. klasē. Es jums šodien pastāstīšu latviešu tautas pasaku muļķis par precinieku. Vīnai mūtei bija viens vīnējs dāls, tērišs mūks zāns, bet par nalaimi liels muļķis. Ko darēja? Izauguši ir, mote soks skubinot, lai brauc precējumos. Labi, dāls beigs ar mīļu, aizbrauc ar soli, jūcīnot ar noreigam visu ūlu. To, ko puisis todus gordumus ilģina vietas, es tik rei, ūlu izkumūsa, ūlu izkumūsa. Porbrauc sātā, mote izrais prasa. Nu, dieniem, ko tevi cīnava? Labi cīnava, ūlis viņ deva iesni. Tad jau esi labi sajiedis. Sajiešos. Nu, kas tad tur ir? Ūla izkumūsa, ūla izkumūsa. Vai, Diele, kur tu cīmā tik pateikti iela? Ūlu iz 3-4 daļam joporgrīš. To būtu pīkojēgi. Labi, napaiet ilgs laiks, jau otru reizi braucis brīvtis sāku. Šoreiz goldāts ir sausus ziedus. Dāls atcerās un mote sacījums. Tas izvalk no gabatas nazeiti, grīž kaut uz ziedneiti iz 4 daļām. Moinīti nodūmoja, kas tad tas par vodu zemnieku, kas ziedņus naprūt iest? Kad dāls jūs naklausa, iti graiz. Porbrauc sātā, mote izreiz prasa. Nu, dieniem, ko tevi tagad cīnava? Nu, tā, ziedņus vajadzēja iest, mote. Nāsi paiets, nu, kamēr todus seikumus sagraizi, jau ilgs laiks paiet. Kur nu vai pēst? Vai, Diele, tu cīmā ziedņus ar nāsi graiz, tūs tak ar saujam jot. Labi, napaiet ilgs laiks, jau 3. reizi braucis brīvtis sāku. Šoreiz goldāts ir bīzputris pūļu. Dāls atcerās un mote sacījums. Izker bīzputru saujā, itik matmutī. Brīvtis tavs jau pačus. Tu brauc prūjam, tu savu koju vairs narot. Bīzputru vari sātā iest. Labi, dāls par sevis nodoma, ka navar. Aizbrauc ar. Mote izreiz prasa. Diele, kur tu tik goti atpakaļ? Bīzputru vajadzēja iest. Īsvīt vienu sauju, otru, 3. i paiets. Vai, Diele, tu bīzputru ar saujam iet, i karoti nemuz naiztīts. Itai tu nikād nāapsapreciesīs. Ja motei bija taisnība, es visu mūžu notu bija aizprostī, i nāapsaprecie. Ar tā nolām var atgadīties visādas interesantas lietas. Un tā tas bija arī šoreiz. Pirms braukšanas uz dziesmu svētkiem Annas mamma iepriekšējā vakarā bija izvārījusi 2 olas, ko meitenei apēst brokastīs. No rīta ģimene nebija dzirdējusi modinātājus, tāpēc visi aizgulējās. Lai paspētu aizbraukt uz skolu, brokastošana izpalika, tāpēc mamma olas ar sviestmaizēm ielika somas kārtu. Līdz Rīgai ceļš bija vairāk kā 200 kilometrus tāls. Un pa ceļam tikai ēsti čipsi, dzerta limonāde, olas nemaz neaiztītas. Nedēļas garumā klasē sāka veidoties tāda nepatīkama smaga. Likās, ka smirt pēc beigtas peles, ka izmeklēti visi stūri, bet neko nevarēja atrast. Bija pat vesela izmeklētāju komanda, un kad tika pacelta Annas soma, un tās nāca tā nepatīkamā smaga. Un izrādās, ka olas siltumā bija sapūšas. Tās tika izmestas miskastē, bet soma uz mājām ceļoja atkritumu maisā. Ar to mūzikas klausīšanos arī ir tā, kā nu kuro reizi. Sarunājus 2 draugi. Viens saka, es vairs nevaru izturēt savu kaimiņu, viņš skaļi spēlē mūziku līdz 2 naktī. Otrs, bet tu piezvani viņam 4 un pasaki,